Un Velga šodien ir mums arī klātesoša. Un Velga šogad ir ļoti aktīva. Velga ir noklausījusies pirmo un otro plūsmu. Un pirmajā kursā tās bija 17 nodarbības, un otrajā kursā 16 nodarbības. Un faktiski uh, divas plūsmas, tas ir principā katru nedēļu. Viņa bija kopā ar mani kanālā un darbojās, un vienmēr Velga gandrīz vienmēr lasīja jautājumus, kas dod vēl spēcīgāku sasaisti, vēl spēcīgāku, un arī šodien jūs redzēsiet, kad Velga uzdos jautājumus, un tam ir savs bonusiņš, varētu tā teikt, uzdot šos jautājumus. Lūk, tāpēc paldies, Velga, un lūkšu Velgu uz pāris jautājumiem. Velga, tu tagad vari iesaistīties arī mūsu sarunā un pastāstīt par to, kā tad tev ir veicies šajā gadā, kādi ir tavi spilgtākie piedzīvojumi šajā gadā, mācoties uzreiz divās plūsmās, vai vispār tas bija viegli mācīties divās plūsmās? Kā tu esi tikusi līdz noslēgumam? Jā. Jā, man bija viegli. No vienas puses liekas, ka tas ir divas reizes vienā nedēļā, sestdienā, svētdienā, ik pēc nedēļas, bet man tas bija tik interesanti, ka man bija viegli. Es gaidīju, kad atkal pienāks nākamā nodarbība. Tā kā paldies Agnesei, tiešām lieliskā mūsu skolotāja, kas nu, deva ar gaismas spēku palīdzību, protams, arī nu, ļoti daudz un vērtīgas zināšanas. Un arī šajā laikā man bija ļoti jauki kursa biedri. Nu, parasti šīs nodarbības bija pozitīvā gaisotnē, tā kā es saku, es viņas gaidīju, kaut ātrāk pienāktu. Un šajā laikā, nu jā, es arī tiešām ieguvu daudz dažādas zināšanas, dažas zināšanas it kā zemapziņā es jau sapratu, jūtu, ka tā tas varētu būt, bet šeit es tam guvu arī apliecinājumu par to, ka jā, es domāju pareizajā virzienā. Un arī man meditācijās un arī šajā channelingu laikā, nu tā kā mani uztveres kanāli, es, nu tā kā spēju attīstīt šī gada laikā vairāk, jo es iepriekš, mana pieredze bija, es devos dvēseli ceļojumos pati un arī citus cilvēkus biju pavadonis vedu, bet šī gada laikā es tiešām es spēju vairāk attīstīt un es arī varēju, es šobrīd arī spēju pati bez pavadoņa palīdzības aiziet dvēseles ceļojumā un arī, nu, tā kā man sanāk nedaudz arī čenelings, bet, nu, droši vien, ka vēl tās prasmes ir jāattīsta. Un pats svarīgākais, es guvu ticību, pārliecību par to, ka es eju pa pareizo ceļu, ka šis ceļš, gaismas ceļš ir manējais, nu, ko es arī gan meditācijās, gan dažādos citādos veidos es esmu guvusi tam apliecinājumu. Paldies, Agnese, par šo skolu un par šo iespēju. Mācīšu Kolosāli. tālāk. Labi, mācīsies tālāk. Un ko tu sagaidi? Tu jau tagad, pabeidzot otro kursu, esi jau sākuši čenelēt, principā. Ko tu darīsi nākamajos gados? Ko tu sagaidi? Ko tu sagaidi no nākamajiem kursiem? Nu, es ceru, ka es varēšu tās prasmes attīstīt vēl vairāk un palīdzēt arī cilvēkiem ar čenelēšanas metodi. Nu, Kolosāli. bet tad jau redzēs, kā būs. Kā būs? Kā Jā. gaismas pavadoņi teiks darīt un kā tu varēsi palīdzēt pasaulē? Tieši tā. Jo mums katram ir savs tas ceļš, kuru mēs izzinām, un jo mēs esam vairāk savienoti ar viņu, jo vairāk viņš var izpausties mūsu dzīvē. Tieši tā. Un vēl es gribu piebilst vienu lietu, varbūt, kad arī citi saskarās ar šo un varbūt nodara.
Uh, jo man gribējās ātri, man gribējās traukties uz priekšu, man viss tik ļoti tas patīk, bet man gaismas spēki, nu, tā kā bišķiņa apstādināja, tā kā, nu, bija tādi mājieni, kaut kādas situācijas, kad es sapratu, ka man, nu, tā kā pa solīšiem lēnītei Lēnāk, vajag iet uz lēnāk, priekšu. Jā, pamatīgāk, lēnāk un pamatīgāk, pamatīgāk. tieši tā. Jā. Mhm. Šis arī ir mana pieredze ir bijusi tāda, kad man arī gaismas pasaule, man arī bija šī traukšanās, un tagad es eju iekšā visā šajā un tā traukšanās un skriešana, un tagad, jā, un ļoti bieži notiek tas, ka tajā brīdī, kad ir šī te traukšanās un skriešana, tu apdedzinies un nodeg tavi spārni, jo tu vienkārši neesi vēl gatavs. Un, ja vien tās nav jau iepriekšējo dzīvju uzkrātās pieredzes tam līdzīgi, tad, protams, tas var būt par strauju un par ātru. Un bieži vien ir nepieciešama šī attīstība, harmoniska attīstība, jo pārāk strauja attīstība var arī aizvest ne tur, kur vajag. Jā. Tāpēc harmoniski, nu tā pa riktīgam. Jā, ka tu ej, tad tu ej ar pilnu jaudu, bet lēnām kas lēnām, tas tā kā labāk tā kā notiekās, jā, kolosāli. Un es ticu, ka šeit runās arī 3. un 4. kursa studenti, jā, tā kā tu varēsi sadzirdēt vēl kaut ko, kas noderēs tev no tiem, kas mācās augstākā kursā. Tāpēc paldies tev, Velga, un tavs apliecinājums rāmītī varēs pielikt pie sienas. Brīnišķīgi. Paldies tev, ka tu esi šī gada garumā kopā ar mani un arī ļauj man augt, jo mēs visi viens otram dodam šo iespēju augt. Savādāk nemaz nevar būt, savādāk mēs nebūtu uz zemes. Jā, nu tālāk. Labi.